Tauta Latvijā, nu redziet, kur ir mans pieminētais Liepājas Vasarvētas draudze, kas tur Golgāta, ja, nu redziet, joprojām 151 pieviltais, jo es savādāk nevaru nosaukt šos cilvēkus. Sieviete nedrīkst būt mācītāja. Nākošais par šo cilvēku jau ir stāstīts, pastieties, kā tur ir tās šķipstas sabalinātas, sakrāsotas, sataisītas. Tā ir pasaules modes, jeb stila kopēšana, atkārtošana, pielietošana, lietošana, pieņemšana, paņemšana, kas vienā vārdā ir, kā Bībele saka, nemīliet pasauli, nesot, kas ir tajā. Te vēl teikts, ir tie, kas grib būs pasaules draugi, tie ir automātiski jau Dieva ienaidnieki, ja. Tālāk pastieties uz šo cilvēku īsajiem matiem, principā, ja tā padomā, īsti nezinu, ja kāds nezinātu, ja, jo mums dažādas ir uztveres, acu vizuālais tas viss, ja, un kāds cits pateiktu, tas ir Džeks, ja es nebūtu teicis, ka tā ir meitene un var sakot puišu meitenes, ja, tā kā ir arī kaut kādas īpatnības katram cilvēkam individuāli, ja, sejas vaips, sejas izteiksme, un ja viņa ir puiciska vai kā pareizi teikts, ja, tad jebkurā gadījumā, lai izceltu savu sievišķīgumu, ja, tāpēc arī Dievs ir teicis, lai sievietei būtu gari mati, ka sievietei tas ir kauns un negods, un tā ir prostitūte. Garīga prostitūte ir šī jebkura dzimuma pārstāve, ja, kas atklāti pret Bībeles tekstiem griež matus vai valkā drēbes nepiedienīgas. Var sakot, tā kā puišu meitenes, tas ir jautājums ļoti smags, un ja jūs to ignorējiet, ja, tad ir jautājums, vai jūs esat vispār piedzimuši no jauna, no augšienes, no Dieva, ja, un sieviete nedrīkst būt mācītāja, un te jau viss ir kopā, ko sacēlusies pret Dievu, cik es jums neesmu stāstījis, ja, šī tagad kaut ko ļečīs mācīs, šādā izskatā, totāls no augšas nepiedzimis radījums, bezdievība, kas vēl atklāta sacelšanās pret Dievu, ja? Tad šī vieta Liepājā un šī konkrētā sieviete un tas, kas to visu tur ir pieļāvusi un pieļauj, tas nav Dieva formējums, tā nav līgava, pēc kuras nāks Jēzus. Tā ir prostitūte, kura ož pēc zivīm, ja, kā aizstarpē, kā es saku, un uzsistām zilām acīm, saplēstiem trusikiem un benčiks rokā un pusis dzert alus pudele. Prostitūte, tā nav, šī nav līgava Kristuma, jo Kristus ir pateicis, Bībelē ir uzrakstīts, kas māca, kā jāizskatās, kā jāģērbjās, kā mīlēt pasauli, kā nemīlēt pasauli, ko darīt, viss Bībelē ir uzrakstīts, ja? Bet raksti arī pasaka, laiku beigās šādi būs. Laiku beigās atnāks jūsu, jau Pāvils rakstīja, jau tad, kad būs vilki, plēsēji, plēsoņas un visas nešķīstības draudzē, jau tad bija, un viņas būs līdz laiku beigām, bet jāmāk ir atšķirt un tajā nepiedalīties, to nepieņemt, un Bībeles gaismā saprast, atrast, celt ārā, saukt vārdos un rādīt citiem un brīdināt un aicināt un uzrunāt un galvenais brīdināt citus, nepiedalīties šādās sapulču vietās, jo tās nav no Dieva. Mēs visas šīs pazīmes jau redzam.